Sveiciens visiem mūsu GPS Pro Outdoor kanāla sekotājiem. Prieks jūs atkal satikt mūsu kanālā. Man uz galda ir kārtējs jaunums no Thermtech, jaunā Cyclone sērija. Ja būšu precīzi, tad Cyclone sērija jau kādu laiku tirgo ir, un tā ir ļoti iecienīta mednieku vidū, bet šeit ir pavisam jauns modelis, 625. lielais sensors un 25 mm objektīvs. Bet par to visu pēc kārtas. Sākšu varbūt ar pašu pirmo modelīti, tātad Cyclone 325. Šīs modelis jau tirgū ir pieejams kādu jau gadu, ar ko izceļās Cyclone, ka tā ir tiešām ļoti maziņa sērija, ļoti mazas vienā plauktā ieliekamas termokameras. Man šeit rokās ir Cyclone 325, 384. sensors, 25 mm objektīvs. Tiem medniekiem, kam patīk maz izmēra termokameras, tad šī būs īstā izvēle. Un noteikti noskaties šo video līdz galam. Tā, nu ko, skatāmies tātad, kas mums ir šajā kastē. Šeit jau mums slēpjas jaunais Cyclone 625. Ar ļoti lielu nepacietību gaidīju, kad tas ieradīsies mūsu veikalā. Kas mums šeit kastē ir? Tātad rokas instrukcija, 3 gadu garantija. Tiešām prieks, ka Thermtech piedāvā 3 gadu garantiju, jo īstenībā tik lielu garantiju reti kurš ražotājs piedāvā. Tālāk ejam mikrošķiedras lupatiņa. Te mums ir lielais C-type kabelis, ar ko uzlādēt jūsu termokameru. Komplektā nāk arī šāda te uzlādes ierīce jūsu akumulatoriem. Šeit ir foršs displejs. Varēsiet redzēt, cik ir jau uzlādēti jūsu akumulatori. Kabelis ar C-typu. Un šeit mums ir tradicionāli, ko Thermtech izmanto, 18650 akumulatoriņi. Šai gadījumā šeit mums ir 2 tādi. Nu, un pati kameriņa. Kā jau sākumā teicu, Cyclone izmēri nav mainījušies, bet ir mainījušies paši parametri. Jaunumam ir jau 640 x 512 sensors. Un tāpat ir saglabāts arī 25 mm objektīvs. Kas man patīk, kad mēs varam uzreiz ielikt šos akumulatorus un tie ir nomaināmi. Ja? Tie nav kaut kādi speciāli bloki. Ir redzēti ražotāji, kam ir speciāli bateriju konteineri ar visām baterijām, un viņas ir pietiekami dārgas. Šai gadījumā patīk, ka Thermtech izmanto vienkārši 18650 akumulatorus, kā vienmēr, un 2 šādus foršus dod komplektā. Tiešām ļoti maziņš, jaudīgs. Es jau viņu ieslēdzu, paskatījos, tātad, kas man patīk, kad ir ļoti plašs redzeslauks, par cik tā ir tomēr 25. lēca. Šī termokamera noteikti būs piemērota tiem medniekiem, kuri vēlas ātri atrast savu medījumu. Tātad uzmest aci, viss, kas notiek ap tevīm, uztveršanas lauks būs aptuveni 1 km un pat vairāk. Tātad, ja es tālumā redzu briežu baru, es mierīgi uzmetu aci un saskatu šo te medījumu. Protams, kad uz kilometru attālumā izšķirt būs grūti, kas tā par sugu, bet es teiktu tā, ka viss šis ir atkarīgs no jūsu iepriekšējās pieredzes, cik jūs daudz esat termokameras lietojuši. Tāda vidēja atpazīstamība uz zvēra sugu varētu būt kaut kādi 400, 500, varbūt pat 600 metri. Kas man patīk, korpus ir gumijots, tātad ļoti forši ieguļ plaukstā. Aprīkots, kā jau teicu, ir lielais 640. sensors, 25 mm objektīvs, kas dod ļoti plašu redzeslauku. Tas ir tiešām ļoti ērti mazajām termokamerām. Un, protams, ir arī 20 mK jūtība. Tātad tas nozīmē, ka sensors ir pietiekami jūtīgs. Šeit mēs redzam 4 pogas, ieslēgšana, izslēgšana, video, foto, menu poga un piezūmēšana. Zūmēt varēsiet no 1 līdz 4. Ir arī, protams, kā jau teicu, video ieraksts ar 32 GB atmiņu. Tas ir pietiekami daudz, lai uzņemtu visādas foršas, interesantas video, kurus var vēlāk arī lejuplādēt Thermtech Outdoor aplikācijā. Padalīties ar tiem uzreiz ar saviem medību kolēģiem, turpat medību tornī, ielādējot tos savā telefonā un pārsūtot. Šeit ir iekšā 6 krāsu paletes, varēsiet izvēlēties savu piemērotāko. Es pats, kā termokameras jau diezgan sen lietoju, es esmu iesācis ar melnbalto, man patīk melnbaltais režīms. Bet šad tad arī uz lielākiem attālumiem, kad man vajag saprast zvēra kontūru, es ieslēdzu pretēji. Tātad zvērs ir melns. Bet šeit tās paletes ir pietiekami daudz, tā kā varēsiet atrast arī sev tādu, kura jums patīk. Pat ieslēgšanās ir diezgan ātra, tās ir 4-5 sekundes, to es tikko reāli pārbaudīju. Un tas man tiešām patīk. Protams, ir arī miega režīms, kad jūs varat iemidzināt šo termokameru, bet par cik šī termokamera ieslēdzās tiešām 4-5 sekundēs, es pat nezinu, vai šis miega režīms ir vajadzīgs, jo tas tiešām notiek ļoti ātri. Displeja izmērs ir 1024 x 768. Tas ir diezgan labi. Tā tad nebūs šī sajūta, kad skatāties termokamerā, kad ir maziņš lodziņš un kaut kāda tur zvēriņa. Nē. Šis attēls tiešām ir maksimāli liels, tiešām patīkami skatīties. Es domāju, ka medniekiem tiešām būs ļoti ērti ar to rīkoties. Visi Thermtech monokļi ir aprīkoti ar tālmēru. Ja tā nav iebūvēts lāzera tālmērs, tad automātiski ir mākslīgā intelekta tālmērs. Kā tas strādā? Tad es izēju uz lauku, skatos, ir zvēra grupa. Un es piespiežu šo attālumu mērītāju, un man virs katra šī zvēra parādās individuāli virs viņa katra
attālums. Ja šis attālums nav super precīzs, uz 100 metriem tie varētu būt aptuveni 20 metru kļūda. Kā tas pareizi būtu jāpielieto, tad es skatos uz šiem zvēriem un es redzu, ka vidējais attālums starp visiem ir ap 200 metriem. Vai varbūt 100 metriem vai 50 metriem. Tas nozīmē to, ka man ir automātiski uzreiz priekšstats, cik tālu atrodas no maniem šī te zvēru grupa. Mākslīgā intelekta tālmērs strādās aptuveni līdz 300 metriem. Un visbeidzot nobeigumā, ja meklēsim maziņu, ērtu un jaudīgu termokameru, tad iespējams Cyclone tā ir pareizā izvēle. Tātad 640 sensors, ļoti superīgs detalizēts attēls, ļoti plašs redzeslauks. Protams, var arī izvēlēties vidējās klases sensoru, 384 ar to pašu 25 objektīvu. Meklē šīs visas termokameras visā Latvijā pie mūsu sadarbības partneriem, vai arī atnāc pie mums uz Jaunmoka ielu 26, kur mēs iedosim šos mazos Cyclone tev uz testu, un tu varēsi tās notestēt savās medību platībās. Ar tevīm kopā bija Jānis Lākuts, spied laiku, ja patika, un tad jau atkal tiekamies jaunos apskatos. Šauj garā!